Čau! Mani sauc Agris Verners, esmu grafiskais dizainers. Man aizraušanās ir grafiskie zīmējumi un fotografija. Un arī mans darbs ietver vizuālās identitātes veidošanu, kas galvenokārt saistīta ar logotipu zīmēšanu un dažādu drukas materiālu sagatavošanu. Es ticu, ka ik viens dizainers, mākslinieks un arī uzņēmējs vēlas savu ideju pasniegt pēc iespējas precīzāk. Tādēļ arī es, strādājot pie projektiem, veidoju grafisko dizainu tā, lai tas būtu jauns, dinamisks un maksimāli atspoguļo vēlamo nozīmi. Un šeit man ļoti palīdz Adobe Illustrators. Programma, ar kuras var izveidot visa veida iespējamos vektoru grafikas failus, ikonas, logotipus, uzlīmes, digitālus un drukājumus, bannerus un daudz ko citu. Šo Illustratoru pamatkursu esmu sadalījis 6 posmos, kuros es jums mācīšu visu no pašiem pirmsākumiem ļoti vienkāršā un saprotamā veidā, pievēršot uzmanību noderīgākajiem veidojot grafisko dizainu. Mēs kopā veiksim praktiskus vingrinājumus ar figūrām, krāsu, fotogrāfijām, veidojot dažādus grafiskos zīmējumus. Sākumā iepazīsim Illustratoru vidi, izpētīsim navigācijas rīkus, vadības paneļus un saglabāsim jūsu pirmo vektoru grafikas failu. Otrajā daļā strādāsim ar figūrām, ģeometriskām un brīvām līnijām, izpētīsim vizuālās kombinācijas un iespējas, saglabāsim melnbaltu drukas failu. Trešajā daļā būs pienācis laiks atdzīvināt jūsu mākslas darbu, izpētīsim krāsu pasauli, veidus, pārējas un dažādus efektus. Ceturtajā daļā mēs strādāsim ar tekstu, fontiem, kā arī izmantosim tekstu kā dizaina rīku. Piektajā daļā būs vairāk praktiskie darbi, mēs kombinēsim elementus, veidojot pabeigtus grafiskos projektus ar logotipiem, tekstu un ilustrācijām. Sastajā nobeiguma daļā jūs iemācīsieties labākos veidus, kā prezentēt savus darbus pasaulē, iemācīšu jūs, kā sagatavot failu drukai un digitālai publicēšanai. Izmantojot šo pamatkursu, jūs būsiet gatavs uzsākt daudzveidīgāku darbu radīšanu. Šis pamatkurs ir domāts visiem, kas vēlas paplašināt savu iztēli un veidot brīnišķīgu grafisko dizainu ar šo profesionālo programmu.